Par filologiem budžeta vietas. 15 budžeta vietas Latvijas universitātē, franču filologi, vācu filologi un krievu filologi. Pa 15. Un man ir jautājums visiem, kas dala tās vietas. Es nesaku personiski, varbūt jūs neesat bijis klāt, protams, bet kas tas ir, piemēram? Bet es uzdošu pavisam vienkārši jautājumu, kas ir mūsu galvenais ģeopolitiskais pretinieks? Vai mums nekad nevajadzēs tulkus no latviešu valodas uz krievu valodu? Kas notiek ar Amerikas Savienotām valstīm, kad Amerikas Savienotās valsts uzsāk militāros operācijas Afganistānā, pēc tam Irakā? Kādas valodas tulks? Restīvi, jūs sakat, ka šie cilvēki, kas šo piemēru piemin, viņi neapjēdz lietu būtību. Es saprotu to kontekstu, kurā notiek tā diskusija par to. Es saprotu arī visu to ideoloģisko kontekstu, kas saistīts ar dekolonizāciju un, teiksim, mēģinājumu iziet ārā no impēriskā mantojuma, kā nāk no mākslas un kultūras jomas, absolūti skaidrs, visas šīs diskusijas un tā tālāk. Bet ja mēs skatāmies nedaudz ar racionālu skatu uz nākotni, cik mums ir Krievijas vēstures speciālistu, cik mums ir Krievijas politikas speciālistu? Ja kādreiz nedod Dievs... Iespējams, ka daudz jautājums, kādi viņi ir un kāds ir viņu skatījums uz šīm vēsturēm. Tas ir drīzāk jautājums. Viņi nāk un kādā veidā, un ja nedod Dievs, mums kādreiz būs konflikts reāls, militārs konflikts ar Krieviju, mums vajadzēs speciālistus tajā jomā, kas ir hearts and minds, kas var uzrunāt. Ministri, līdzīgi redz šo piemēru? Es absolūti pievienojos. Labi. Vēsture ir viens no informācijas operāciju, tā teikt, manipulēšanas virzieniem. Un, ja mums nebūs spēcīgi vēsturnieki, kas palīdzēs to vērtēt, ieraudzīt un spēs to skaidrot sabiedrībai, tas nekas labs nebūs.